Hei! Vai, kā šī? Nu, zin kā, pa televizoru vienmēr saka, negaidot uznāca augstums. Mums arī negaidot uznāca augstums. Un redzi, tās vietas. Un tieši tāpat arī tur, kur spīd cauri reāli gaismu. Nu, ar to būtu jātiek galā. Nu, tāpēc, ka siltumu mēs nekā nevar dabūt, ja mums ir tiešais kontakts ar ārpasauli. Tāpēc šitai sērijā, jā, sakārtojam siltumu, tiekam beidzot galā ar šīs puses lampām. Šitai pusē beidzot savelkam normālu gaismu, tā lai man nav kauns skatīties, kāda izskatās video, tā kā es stāvu šitai. Un šitai mūsu lielai siltumsistēmai piekombinējam nosūcēju tā, lai viņš gaisa dzenā pareizā virzienā. Kā būs, nav nejausmas, bet tāpēc mēs tā ir. Šoreiz sērija atrada īsto virzienu tieši filmēšanas laikā, bet šajā sērijā pa bišķim no viss – plānu maiņas, darbnīcas iekārtošana, nu un, protams, pavisam nedaudz patiesas emocijas. Tā, pak! 1, 2, 3, 4. Pa lielām, jā, plāns ir baigi vienkāršais. Uztaisīja milzīgs ieguldījums. Nopirkt 2 pakas ar pašu lētāko puķiku 5 biezumā. Kāpēc mums viņu vajag? Tāpēc, ka viņš ir balts, un tāpēc, ka viņu uzreiz var aiztaisīt ļoti lielu plankumu ciet. Un, protams, pa malām ir skaidrs, ka mēs viņu visur smuku neiebāzīs tieši tāpēc. Paņēmu 3 baloniņus ar pašam lētākajiem putām. Pa lielam plāns pavisam vienkārši. Galvenais ir aiztaisīt ciet šķirbas. Pēc tam, kā tas viss sanāks, un vai kaut kas pietrūks, to jau mēs redzēsim. Šobrīd es jūs filmēju uz šitā. Uz DJI stabilizātoru. Un redz, kāds ir kadrs. Viņš ir sasodīti patīkams. Un ar telefonu loģiski tu vari filmēt daudz savādāks kadrs. Nu vispār visas krāsas, kas ir pieejams, viss arī noķeras, vai ne? Mikro. Jā. Nu lūk. Un šitam viltniekam ir daudz dažādas funkcijas, ko es varu izmantot filmējot video. Un tas ir baigi krūti. Piemēram, ja nu mums trūkst gaisma, es izdaru šitā. Un mēs esam smuki un gaiši, ne? Eko pašā stūrī, kur nav gaisma, es tik un tā esmu izgaismots. Es gan neredzu, ko es filmēju, tas ir viens no mīnusiem, bet labi, par to vēlāk. Hop. Jā. Un tagad, lai kur es iet, es joprojām esmu kadrā, vai ne? Neteiks, ka es šito visticamāk es neizmantošu tā, ka visu laiku video, bet ir ļoti patīkam, ka viņi ir. Īsāk sakot, bišķiņ gribas ielikties tai kvalitātē tā, lai tā bilde ir patīkamāk. Un ar GoPro tomēr tas kadrs, viņš ir tā action kamera, vai ne? Līdz ar to viņš nav netik smuks, netik krāsains. Un pats galvenais šitas viltnieks ir DJI, un mans miķis arī DJI, līdz ar to viņš, vienkārši smuki satiekas, sastrādājies kopā, vai ne? Stabilizatorā uzreiz arī iestrādāts uztvērējs manam miķim, kas ir labi. Redz, kur ir prikls, te augšā ir tik daudz visādas žurkas un pels un tā tālāk pabijuši. Mums osīts arī īstenībā paliek bišķiņ naglīs. Paskāds te viss izskatās. Var sakot, mēs osītim nopirka krekers, un šitie krekeri viņam ritīgi garšos. Viņi izskatās ļoti garšīgi. Bet es tā nojaušu, ka pēc tam viņš pie mums īsti vairāk ciemos nenāks. Vienokar gan te sanāca, mums bija atbraucis abonents, kurš mums atved šito te kaudzītā finieru. Un kamēr mēs ar viņu runāja, tur augšpusē vienā galā ārā bija galva, un otrā galā bija asta. Kā vienmēr ļoti daudz runas pa vienu mazu peļuku. Vajadzētu sākt beidzot kaut ko darīt, tāpēc, piemēram, pirmos puķi gabals un skatāmies, kā viņi iet vietā. Jā, vēl tā ideja īsti nav skaidra, vai es pa priekšu visur salikšu iekšā puķi gabals, un pēc tam mēs piepūtīs to perimetru. Vai uzreiz likt vietā un piepūst, un tad iet pie nākamā, jo tā it kā būtu mazāk trepi jāpānēsā. Vienīgais, kas man stāv galvā, tas ir tas, kā būtu forši, ja tikko kā mēs paņem putu baloniņu, mēs viņu izmantot līdz beigām, vai ne? Līdz ar to visticamāk, jā, saliks uzreiz šitos te visur, un pēc tam ar putām un ar trepi izskraidīs otro riņķu. Nu, skaisti! Tieši tik vienkārši likās, ka viss arī būs. Galvprodukts izskatās diezgan pieklājīgi un pašam par to prieks. Arī uz piegriešanu var baigi neiespringt. Tas rupjējos darbos kā reizi tas, kas man patīk.
Fui. Nevar izstāstīt vārdos, cik daudz cimdu pāris vajadzētu, lai šis liktos normāli. Viss saņemies rūči, mēs nav mīksti. Jā, smirt pēc omišu biksēm. Tā, pak. Viss saņemies rūči, mēs nav mīksti. Puj! Tāds milzens vienkārši. Un jā, mēs neviens nav mīkstais, kamēr neiegrābies beigtā milzīgā žurkā. Acis augstumā un negaidot. Un ar šitādiem zvēriem ir darams tikai viens. Oi! Adios! Es piekāršu šitādu atradumu un tieši deguna galā burtiski. Bet jā, viss darbnīcoši pēc līķa. To gan es negaidīju. Es domāju, viņas, ka nomirst, viņas mumificējās. Šitas, acīm redzot, bija kaut kas nesens. Varbūt tā notiek, ka tu saēdies cietā vaskeļi. Hei! 3 dienu vēlāk. Tā nu mēs te strādājam, jā. Diemžēl diezgan daudz visādi darba un diezgan daudz vis kaut kas, kas varbūt arī nevienmēr ir saistīts ar darbnīcu. Tāpēc sanāk bišķiņ aizķerties. Nu, pa to jūs zina labāk nekā es domāju. Un pats galvenais vajadzētu uzmest aci, kas notiek ar maisiņiem, ko mēs te samet augšā. Un pagaidām izskatās, ka viņi visi noēsti. Kas nozīmē, ka peļuks visticamāk ir kārtīgi paēdis un visticamāk pēdējo reizi. Reku vēl viena pazīme, ka sauriec ārā. Ja tā pavisam godīgi pēc pagājušās reizes es tur bāzt savus knaņķus, galīgi negribu. Maz ticams, protams, ka pie vienas sienas būs 2 beigti dzīvnieki, bet jebkurā gadījumā grābeklis un snieglāps ir diezgan strādājoša metode. Pasies, šis jums jāredz. To gan es negaidīju. Es saprotu visu kaut ko, bet šitā paciņa bija pilna ar indi. Te vairs nav nekā, viņi stāvēja šita tēs, viņi tikko netīšām nospēra lejā. Mazais neliec laikam nekad nav pa mikrodozām dzirdējis. 100 gramu. 100 gramu uz vienu tādu mazu peļuku. Visticamāk, viņš kaut kādā stūrī noslēpies un tagad Spidermans reāli atklāja savus jaunos superspējas. Un kā tad nabaga žurka sēd un turas no pēdējiem spēkiem. Redzēji? Te īstenībā pat ļoti sakarīgi. Viss ir, tāds, diezgan foršs un gaišs. Ar foršu un gaišu es vairāk biju domājis, ka nekas nav sapūs, un tas īstenībā ir baigi svarīgi. Ja tur ir pat taisno kontakts ar ārpasauli, liels risks ir, ka kaut kur tiek iekšā lietas ūdens, un ja viņš nevis notek, bet tieši sakrājas, tad koku konstrukcija tas var sapūdēt ļoti ātri. Pavisam nedaudz brīvā brīdī es te nodarbojos augstāko matemātiku. Kā tas izpaužas? Pavisam vienkārši es paņēmu vienu šito un izstaigāju visu šito sienu. Un man sanāca, ka man vajadzētu 9 vai 10 pilns garums. Tik forša skaņa vienkārši. Filmējot uz telefonu ir savu plusu un savu mīnusu. No vienas puses krāsas ir sasodīts skaists, bet no otras GoPro nekad nebija problēma fokus. Te izskatās, ka uz to es esmu bišķi iekrits. Tā kā man būs mācība, un šiem kadriem vienkārši mums ir jātiek pāri. Te nevar saprast, cik tur ir tāda sajūta, ka varētu pat ielikt 2 biezumus. No 2 te noteikti neiet iekš, bet to kaut kāds divnieks točno. Šitas ir no tā žurkas burtiski. Te no. Te tik te vēl kāds līķis no garam. Re, guano paklājiņš. Aizvācot visu projām, tagad mums ir vieta, kur salikt putuplāstu. To mēs liekam vienkārši, lai aiztaisītu spraugus un lai būtu mazāk jāizmanto putus. Tieši tā paša iemesla pēc augšā šķirbās salikt vēl mazas gabaliņas. Kad tas izdarīts, puts var pūst vietā.
Redz, ja tā labi padomā, pa lielam jau nekas nav baigi mainījies kopš es te operēju, vai ne? Te kādreiz bija, pieklājīgi nepateiks sūdlūk, un tagad te grūzēja ārā tieši to pašu. Tā kā, jā. Tikai lūk, ka nesmukāk. Lūk, te mums kaut kas jau izspiedies ārā, un pats labākais, ka šitas viltnieks ir kārtīgi piespiests. Un pats labākais, ka nekur nejūt nevienu plūsam. Tas ir baigi svarīgi, tāpēc, ka pirms tam es jau griežot puķiku, te vispār staigāju augšā, tāda sajūta, ka es te pa vējainu pļauju staigāt. Vai te kādreiz bijuši mežonīgs orģijas? Vai kāds jau ir mēģinājis darīt to, ko es te daru, tikai ar pie rokas esošiem materiāliem. Kāpēc tik liels šķirbs te starpā, tu prasīs? Elementāri, tā, lai es normāli varu iebāzt tur iekšā snuķīt putam un pēc tam iepūst ritīgi iekšā tur puts. Jo, ja te būs gandrīz kopā, es to snuķīt iekšā nedabūšu. Ar šitai gadījumā, te es viņu kārtīgi var ielikt, viss var iepūst. Visticamāk, mēs pūtis gar 3 malam. Šite, un, protams, taigalā. Ar tādu ideju, ka augšu pat piespiedīsies viņa līdzeni un dēls arī salīdzinoši līdzens. Šito pusi mēs vēl aizpūt, viņa jau nav uzpūtusies. Un šito, te mēs vienkārši sabakāju visur iekšā. Izskatās briesmīgi, jā, bet, tā kā mēs pirks nākamās putas, te mēs arī kaut ko iepūtīs ar. Jā, pagaidām mums viss ir aizpūsts. Redzēji? Viss augšs ir ciet. Tieši tāpat kā tur viss augšs ir ciet. Un tieši tāpat kā tur viss augšs ir ciet. Skaisti. Tas nozīmē, ka mums ir nedaudz palicis pāri puķiks. Tā ka veselu paku nedaudz. Vienvārdu sakot, es domāju, ka salīmies mēs viņus uz šito te durvu. Jo šitā durva, te pēc tam nāks kaut kas priekšā, vai ne? Es kādreiz izdomās un uztaisīs te skaisti durvu priekšā vai dubultu vai, vienalga ko. Bet līdz tam viņi vienkārši laiž ārā augstumu. Wow! Šitā. Ot roka signāli. Pie šitā aparāta jāpierod, jā, jo katra reize, tā kā es kaut ko plātos kamerā, teiksim, šitā te izdara. Un viss. Un tagad viņš man seko līdzi. Tagad tas ir viltīgs moments, jā. Un apturēt es viņu ar tikai, šitā. Un tagad, jā. Tagad viņš jau visur apkārt. Īsāk sakot, šodienai pietiks, un kamēr es gatavojos rītdienai, tev paliek nospiest laiku un abonēt kanālu. Tas ir baigi svarīgi kanāla izaugsmei. Hei! Jā, bišķiņ stopers. Mēs baigi laicīgi visu šito izdarīju, un šitas viss ir sagājis vienkārši lieliski. Bet šis ir tāds moments, ka tas, ka filmē YouTube'am, tā kā bišķiņ iekož. Jo teorētiski es jau varētu ņemt un braukt mājās. Praktiski no šitā sērija neuztaisīs, un baigi gribas kaut ko arī parādīt jums. Es domāju, ka mēs varētu uztaisīt kaut ko priekš mans. Precīzāk ne priekš mans, uztaisīs kaut ko sievai. Gatavs. Labi, es jokoju. Bet, ja nopietni mums pie gultas vajag skapīt, precīzāk, pie dīvāna. Tāpēc kā nav par naktīm, kur likt telefonu. Līdz ar to mēs varētu arī bišķiņu uzšancēt. Šo to es ielīmēju jau presē, un mums ir finieris, no ko taisīt korpusus. Tā kā jā, pa lielam darīšanas vaina. Te ir gatavs pildiņš mūsu fasādai. To viltnieku es ielīmēju kādu laiku apakaļ. Vienkārši tāpēc, ka es plus mīnus sapratu, ka es gribu tādu fasādi, tā kā visam dzīvoklī, lai visam ir pa lielam vienāds. Korpusu šoreiz gan taisam pavisam vienkārši. Pat cik mums ir pieejams dažādi biezuma finieris, tad to uz mūsu pašu formātu skilu sašķērējam vajadzīgajos platumos. Mēbeli būs redzam tikai no priekšas un tikai tad, ja tu stāv pie paša loga. Vai arī skaties iekšā no ārpuses. Jebkurā gadījumā saplāksnes mums tagad ir pieejams diezgan daudz, un par to paldies vienam no kanāla skatītājiem. Tā kā es domāju, ka tuvākajos projektos mēs viņu arī veiksmīgi iekomponēsim.
Nu, un ja šādas lietas palīdz un motivē, tad ir tādas lietas, nu, kas tieši otrādi. To motivāciju sit uz leju. Kā jau šī? Šodien ir svētdiena. Un šodien, es domāju, ka ideālā diena, lai mēs varētu darīt mūsu darbiņus. Tehniski šodien jau vajadzēja iznākt nākamajai sērijai. Nu, tehniski pagājušajā svētdien jau vajadzēja iznākt nākamajai sērijai. Bet, jā, nav viegli saņemties. Un es negribu, lai katrā otrā video sanāk čīkstēt par to, kāpēc tā. Bet jā, bišķiņ dūl galvu, ja to, kā apvienot YouTube ar visu šito te darbu. Ne par to, ka filmēšana, bet par to, kā to visu oficiāli izdarīt. Tāpēc, kā nu, pagaidām izskatās, ka man vienkārši ir jāatsakās no monetizācijas, pirms man kaut kas sāk nākt. Kāpēc tā? Nu, tāpēc, kā Vida grib, lai es reģistrējos kā PVN maksātājs, kas pagaidām tupa vienkārši nav rentabli. Nu, tas vienkārši nav rentabli, tāpēc, ka man no visiem darījumiem jāmaksā PVN. Tas nozīmē, ka man ir katru mēnesi jāsniedz PVN atskaits, un kas nozīmē, ka man cena aug pa 5. daļu, pa 21%, jebkuram manam izstrādājumam aug cena. Un Vidā, kā jau jebkurā lielā kompānijā, visiem ir žēl, bet neviens neko nevar palīdzēt. Un viss var tikai izstāstīt likumus, neviens nevar izstāstīt, ko darīt, vai kāpēc šitai situācijā sanāk, ka es ieguldu darbu, un preties sanāk vēl, ka brauc zaudējumos. Nu, pilnīgs sviests, bet izskatās, ka Rudolfam būs jātiek vaļā no monetizācijas, un tas būs tas, kā mēs varēs filmēt. Nu, gan jau, ka tu atceries, ka mēs šito tomēr daram savu prieku pēc, bet, nu, ļoti žēl, ka burtiski tas sīkumiņš, kas atnāk atpakaļ, sanāk, ka tu vēl brauc mīnusos dēļ tā. Nu, tas nav forši. Var sakot, pavisam nedaudz nosit motivāciju, bet jā, nu, kaut kā mēs ar šito te tiks galā. Jebkurā gadījumā mūsu būve šobrīd ir tādā stadijā, ka mums ir gatavs detaļas, un šitas te ir viss korpus. Un korpusam pavisam vienkārši viss redzamās malas nofrēzējam ar 2 mm rādījus. Tas ir tas darbs, kur šitā mazā makītas frēzes spīd. Viņi pietiekami maziņi un pietiekami ērti rokā tā, lai tu varētu mierīgi nofrēzēt visas malas. Pēc tam varam no plaukta vilkt ārā pocket hole. Pat cik finieris pats pa sevi diezgan izturīgs, un skapītim sāni iet cauri līdz grīdai. Tad horizontālo cārgus un cokolu mierīgi varam likt vietā tieši uz pocket hole. Šis kā reiz priekš jums ir viens neapgriezts video, cik ilgi aizņēma izurbt vienu savienojumu. Uz vienu plauku tāds vajag 4 un visi savās vietās. Visi, kas skatās man kanālu, tie visi jau zina, ka visas frēzes, kā arī visi šabloni, mums ir no mūsu draugiem Forkus. Šitie onkuļam mums ir kopā ne 1. gadu. Un draudzīgi atbalstīja kanālu vēl tais laikos, kad man pašam vēl nebija nekādas skaidrības par nākotni. Tieši pie viņiem veikalā uz vietas tu var atrast lielāko CMT piedāvājumu Latvijā. Kā arī, protams, viss krēk šablonus, ko līdz šim redzēju, un vēl redzēju šajā sērijā. Paldies Forkus par atbalstu, un link kā vienmēr būs aprakstā. Mums savienojumi visiem ir saurpi, burtiski pārslīpēs, vienojam kopā un jau pūšam, krāsojam. Un ja atceries pāris sērijas apakaļ, mēs uztaisījām šito roku, ko tu tagad redzi. Un tagad viņi burtiski piedalās pilnīgi katrā projektā. Un pa spīti tam, ka Trekkings uzvedās kā sadzēries operators, es domāju, ka mierīgi var saprast, cik ātri viņu uzstelēt un sāks darbu. Tik vienkārši. Vairāk skaidrs, ka šis nav tas kvalitatīvākais materiāls priekš šīs mēbeles, un te varētu darīt daudz ko savādāk. Bet, kā jau teicu, viņi būs redzami tikai no priekš, nu un būsim godīgi, gan jau jūs jau ir pamanījuši, ka man tās prasības nav baigi augstās. Tā ir ekstra, kuru var atļauties tikai un vienīgi darot kaut ko pats priekš sevs. Tagad pa lielam ir tā, ka šito te viltnieku mums visu vajadzētu vienkārši salikt kopā. Pavisam vienkārši tā arī nopūtīs. Galvenais, kāds viņš mums izskatās no ārpuses, kā krāsojas finieris, es vēl neesmu īsti drošs, bet visticamāk nesliktāk kā koks. Un pēc tam, kad viņš būs salikts kopā, mēs uztaisīs iekšējo atvilkni, augšpusē būs viena atvilkne un apakšā durtiņa. Galvenais manā skatījumā ir viss salikt smuki viena otram blakus paralēli, tā lai saprotams, kas kādos augstumos ies un kas kā nostāsies. Pēc tam pēc fakta ir uzmest vietās detaļas. Tīra tāda ideja, ka, ja viņi pēc fakta uzzīmēs, tad viņi citur nevar nostāties. Ja tu viņi mērīs, nu, ir iespēja kaut kur sajaukt kādu ciparu. Tas ir normāli tā visiem gados, tāpēc es visu gandrīz salieku kopā pirms montāžas. Pirmo horizontālo mēs varam uzlikt uzreiz pēc viņa
Un šitā te mums viņš nostāsies. Pēc tam būs jāizdomā augstums atvilknei, un tad jau mēs arī sadalīt, cik liela būs durtiņa, un cik augsts nostāsies vidējais plaukts šeit. Un kā reiz priekš plauktiem, lai var pārlikt pozīcijas, mums ir šitāds te šablons, ko jūs, man liekas, kad laiku nav redzējuši. Tev ir ātrā patrona, šitāds te urbīts, kas nāk līdz komplektā, iemet viņu iekšā, uzliec viņu virsū tur, kur tev vajag, apskaties, vai tu redz līniju vidu. Un pēc tam, cik nu tu gribi tās pozīcijas, manā gadījumā tās būs 3. Un gatavs. Vienīgais, kas tev jāņem vērā, ka urbums būs tieši tik tīrs, cik apgriezieni tavai skrūvpistolei. Un cik ass ir šitas urbīts. Teiksim, urbi jau tā kaut kāda tapotāja, vai ne? Tā kā Mafel vai Triton, viņam ir ļoti daudz apgriezienu, tāpēc arī urbums, teiksim, laminētāji tīrs. Ja tev būs skrūvpistola maziem apgriezieniem, vai arī tu izdomās urbi kaut kādu pirmo ātrumu, rēķinies, ka tu izgrauzīsi savu materiālu. Vai arī ja šitas te urbīts, ja tu viņu nebūs uzasinājis, nu, tas ir jāņem vērā. Trīs pozīcijas no vienas līnijas. Gatavs. Vēl interesanti, ka viņam nāk līdzi šitāds te stienīts. Kam viņš ir domāts? Labi, ka pajautāja. Ja nu tu izurbi savas 3 pozīcijas un saproti, ka tev vajag vēl, tad pavisam vienkārši pārvieto savu šablonu, ieliec stienīti vienā no urbumiem un visu. Un tagad viņš tev nekur nekustās. Un tagad tu vari urbt tās paša 32 mm soli pozīcijas tālāk, cik tik tev viņas vajag. Kas vēl viņam ir baigi pozitīvi, tas, ka te ir līnija atzīmēta gan krustām, gan gareniski. Šitas te attālums no atdurs tev ir tieši tas, kas vajadzīgs eņģiem, lai izlikt no malas. Un skatoties šita te centra, tu vari ar 2 maziem urbumiem vienkārši izurbt savai eņģei uzreiz, urbums skrūvēm. Skaisti. Ja tev pašam arī interese kaut kas saistībā ar mēbelēm, ko es visticamāk tāpēc, ka tu esi teve, ne? Tad es tev spēcīgi iesaku iegādāties arī šitā te klampa. Viņa pavisam lēta, tas ir no-names un tas ir no Ķīnas. Viņš maksā kaut kā 12–13 eiro. Citreiz ap 18, bet es viņu ieķēru uz baigo atlaidi. Šitas ir universāls. Viņam burtiski nospied pogu un attais līdz kaut kādiem 7 centiem. Man šito te ieteica kaut kas Facebook grupā, es neatceros kas, bet milzīgs tev paldies. Strādāt viņa pavisam vienkārši. Uzmet virsū, savelc. Pēc tam uzliec savu horizontālo detaļu vai jebko, ko tev tur vajag uzlikt. Uzliec arī to. Gatavs. Pēc tam tu vari pavisam nedaudz nobīdīt viņu tieši uz to vietu, kur tev viņu vajag. Izklausās vieglāk nekā ir. Tagad. Gatavs. Un joprojām gatavs. Aha. Šit, cik sarežģīti. Reku. Redz, ka viņš jau ir bijis vienā biezumā, tad tev tā lielā poga, ko attājas, nemaz nav jāiztiek. Tad tu vienkārši var uzlikt un bišķiņ pievilkt ar līmspīlīti. To bišķi ar šito te rokturu. Lūk. Skapīts. Gandrīz gatavs. Kad korpuss gatavs, varam nopūst viņu baltā krāsā un, protams, nomērīt precīzos izmērus gan virsmai, fasādēm, gan atvilknei. Šoreiz mēs izmantos citu krāsu, ne to, ko parasti. Parasti mēs strādā ar kaparolu kapakrilu. Šitā te man ritīgi patīk, viņa vispār vienkārši forša krāsa kā tāda. Bet pat cik kuršos nebija uz vietas, es domāju, ka uz šito mazo būvu mēs izmantos un izmēģinās Vivacolor Furniture 30. Man krāsa uzmiksēja pēc tāda paša tona,
Un viņam pa lielam viss tas pašas īpašības sakrīt, tā kā nevajadzētu būt nekādai problēmai. Krāsa pa lielam ir tāpat kā betona un viss pārējo. Tu neredzi, cik viņš būs šķidrs, kamēr tu neesi samiksējis, viņi jau gatavi. Nu, labāk paņem tomēr tos svars vai mērkrūzi, jo šitas pavisam nedaudz, 10% mēs pieejauc, un viņš jau ir daudz šķidrāks. Jā, kā lai to pasaka, labi, ka tas ir man un labi, ka tas nav redzams tikai redzams no fasādes. Viņš ir kur šitāds tā tekstūra spīd cauri. Bet jā, cilvēkam es tādu nedod. Protams, šī ir pirmā kārta, un te mēs arī sašpaktelēs vēl ciet un, var sakot, te vēl ir ko darīt. Bet, jā, nav baigi apmierinātais. Diezgan interesanti tas, ka našfinieris tā nesūc iekšā šito te krāsu, bet finieris, kur ir, principā, kas ir vairāk našfinieri vienkārši līmēt kopā, tas gan ritīgi iesūc. Štrunca viņu, lai viņš nožūst, mēs noklās 2. 3. kārtu, bet tikmēr ir jāuztais atvilkuni un fasādi. Protams, ja šitas lielais galdnieks būtu noņēmis izmērs pirms es viņu krāsoju, būtu pavisam lieliski. Bet, īstenībā 10 minūtu vēlāk, un viņš jau vairāk nav lipīgs. Tā kā tas arī forši diezgan ātri viņš žūst. Kā jau redzēju, fasādē pildiņi būs taisīti no finierēta MDF, un sāna līsts un virsma tieši tāpat. Tas tāpēc, ka tas ir materiāls, kas pavisam vienkārši krāsojas, un ja no sākuma domāju, ka varēs visam izlīdzēties ar finieru, tad pirmo reizi nokrāsojot korpusu saprat, ka tā neies krastā. Virsmu man gribas nosacīt gludi, bez tekstūras. Bez tam MDF detaļas durvīm vienkārši lieliski frēzējies. Viņas ir ļoti viegli apstrādāt un nav grūti pēc tam pārslīpēt. Protams, ja tu frēzē normālam frēzēm. Un tagad pavisam vienkārši šitam te mēs varam noņemt platumu, kas ir 21 un 3, un šitiem te, kas ir sāni, pavisam vienkārši. Ja šitā detaļa ir 6, pārmēris, jā, ir 6, tad grobs dziļums ir centimetrs. Līdz ar to 2 detaļas pa 6, 12, ceņas mīnusa no katras, tas ir -10. Ja šitas te garumā ir 45, tad pildiņš mums būs uz 35. Pavisam vienkārši. To arī īstenībā atšķirās kaut kādām ķīniešu frēzēm, ko tu tur pēc no Temu saka, ka viņas ir tikpat labas, ar to arī viņam atšķirās praktiski viss tā frēzes tā būtība, ne tā dārdzība. Tās te tā kā viņas ir bišķi dārgāks, bet viņi ir maksimāli vienkāršot. No A līdz Z visi pārdomāts. Burtiski ņem ārā viens, praud iekšā otra, visi vienādos augstumos, gropi apaiš centimetrs, līdz ar to tev nav kaut kāda lieka milimetra, tur jānēsa galvā. Tas ir baigi forši. Pats galvenais, es nesaku, ka lētām frēzēm to nevar izdarīt. Es pats darīju un vēl joprojām reizēm daru, bet, vienkārši ir foršāk. Ir foršāk, ka tev visi ir baigi ērti. Te arī tā diskusija, kas man parasti TikTokā izvēršas ar cilvēkiem par to, ka tev šepaks ir pēdējā kaka, to nevar pastrādāt un tā tālāk. Es saku, var, bet nav tik ērta kā dārgajiem. Tas arī viss. Beidz man sakot, pietiks. Lai izlīdzinātu vienu malu pildiņam, to vienkārši pārstum pāri evelei. Nav baigi labi asmeņiem, bet izlīdzēties var. Pēc tam otru nozāģējam jau pēc izmēra. Pēc tam uzliekam zāģu kamenu un sagarinam arī garums. Darbs ar zāģu kamenu jau iegājies tik automātiski, ka tagad mēs atradīs kādu citu veidu, kā garināt, būs jānopērk kaut kāds spinners. Zini tā, lai rokam ir ko darīt. Atceries, kādu laiku apakaļ mums bija jāfrēzē šitā te ķīniešu frēzīt, tāpēc, ka mums nebija priekš pildiņa, priekš pietiekam zem pildiņa, mums nebija frēzes. Onkuļi no Forkus man kā vienmēr dzirdēja, un labu laiku apakaļ mums atsūtīja šitā te frēzīt, kas ir arī pildiņa frēze, bet viņi ir mazāk. Tas pildiņš, tā maliņa, ko tu redz, tā ir tikai 17 mm. Un šodien mēs viņu pirmo reizi iemēģinās. Atvērt jaunu instrumentu, tas ir sasodīt patīkam. Un ja kādreiz tādas dienas bija šausmīgi rēti, tagad viņas ir biežāk, bet tik un tā pie viņām nevar pierast. Lai vienkārši nofrēzētu šaurai detaļai malas, saliekam viņu kopā garo
un frēzējam abas reizē. Bet augšu un apakškūrs jau ir garāks, ir pietiekami stabils, lai viņu varētu frēzēt atsevišķi. Pie virsfrēzes, tāpat kā pie jebkura cita instrumenta. Galvenais ir, lai materiāls stāvētu stabili, pietiekami stabili, lai tu kontrolētu materiālu, nevis viņš tev. Izklausās pēc kaut kādas melnās maģijas, bet tieši tik vienkārši tas arī ir. Ja materiāls uz darba galda ļodzīsies un tu viņu mēģinās kaut kā saglābt un noturēt, agri vai vēl kaut kas tev izšaus pretējā sienā. Un kur paliks tavu knaģi? Vai pie tevs, vai pie pretējās sienas. Tas arī tikai tavā ziņā. Kad detaļas safrēzēts, varam beidzot viņus sākt krāsot. Pirmā kārta gan reāli iesūksies MDF-ā. Tā līdz rītam nostāvēsies, tad varēsim viņu noslīpēt un pūst jau otro. Tā jau paliks daļai uz virsmas. Te var redzēt, cik ērts lietošanai tas pats karusels, ko mēs uztaisījām no veca datorkrēsla un nedaudz MDF. Sanāk, ka pūšotu detaļām tiec klāt no visām pusēm un vienkārši pagriez, kā tev viņas ir ērtāk. Lūk, un kamēr mūsu detaļas žūst, mums principā virsmiņai ir nozāģēta sagatavu, un viņai vajadzētu uzfrēzēt kaut kādu, profiliņu. Pa lielam es to gandrīz vienmēr daru vienkārši. Paņem savu šito te nopaļojumu mazo un pavisam nedaudz palaidu uz leju. Tā, lai kaut kā 2 mm iefrēzējas iekšā virsmā. Šis ir viens no piemēriem, kas lieliski parāda, cik katrs instruments var būt universāls. Jo pavisam parasto mazo rādījus arī mierīgi var izmantot kā profilu frēzi. Pēc tam pacel viņu augstāk un uztais mazo rādījus virsmas apakšai. Lūk, un mums ir virsmiņa, kas nav vienkārši kantaini, kas nav vienkārši apaļi. Viņi tādi jau simpātiski. Šito te mēs bišķiņ piefāzēs, lai šitā te mazā kantīte nesanāk tik asas. Un viņi arī tieši tāpat, ka visi pārējie vienkārši nopūtīs. Tieši tādu pašu baltu. Un kuršos es nopirku vadotnes. Atkal šitās te vadotnes ar gultniešiem. Viņas ir pavisam vienkārši un manā skatījumā, viņas ir tas zelta vidusceļš. Loģiski tas nebūtu man, es ieliku kaut kādu blūmu tantēm, bet pat cik šitā te ir tāda mirkļu būva, tad šitās te es nopirku tepat pie mums kuršos. Viņas ir kaut kā 25 vai 26 cm garumā, kas ideāli manam gadījumam, tāpēc, ka es to skapīti negribēju taisīt baigi dziļo. Un daļai aizkadrā mums sanāca arī uzzāģēt atvilknei korpusu, kur, protams, taisīja pavisam vienkārši no finiera. Voļā, kastišu. Galvenais, kam jāpievērš uzmanība, un tu to vari pārbaudīt 5-10 reizes, galvenais, ka tas viss ir čotka. Ir, lai fasāde ir perpendikulāri šitai te priekšējai malai. Tas nozīmē, ka te ir jābūt starp šito un šito 90 grādi. Tieši tāpēc es šito te stūreni knipsēju klāt, tāpēc, ka tā ir baigi ērti pārliecināties par to, vai tas viss stāv taisni. Ja tu to neizdarīsi, ļoti elementāri, pieņemot, ka šī būs tava fasāde, viņa stāvēs nevis šitā, viņa stāvēs šitā vai šitā. No sāna būs nelīdzeni šķirbi, un tas nebūs forši. Visiem šitiem darbiem ir pieejami visādi šabloni. Blūmam vispār grūti atrast tādu darbu, kam nav nopērkams šablons. Parasti tos visus, ja tev nav jādara tas darbs ikdienā, viņi maksā lielu naudu un var aizstāt ar parastu labu stūreni. Manā gadījumā šeit man īsti šablons nav vajadzīgs, bet pamatdarbā, kur, jāsakrāmē tur vienam objektam 20 atvilkums, otram vēl 11, es nevaru iedomāties savu dzīvi bez šabloniem. Un tagad kaste jāliek vietā. Ja tu pirms tam esi ievērojis to elementāro, kas ir nolikt šitās te vadotnes taisni, tad nav problēmas. Principā tu vari vienkārši šito te pavisam vienkārši nolikt līdz ar apakšējo malu. Viņas reklamēja kā pilnā izvilkuma. GTV, jūs man sameloja. Tas nav pilnais izvilkums, viņai kaut kādi 5 cm trūkst, lai būtu pilnais izvilkums. Rukši. Pilns izvilkums ir tad, ja tu viņu izņem ārā un noliec uz galda blakām. Tā, teorētiski. Un šī te vajadzētu iet iekšā mūsu mugurai.
ka šitā aizmugura būs pieskrūvota pie sienas, tāpēc es arī viņu ieliku cieto. Mēs burtiski noliksim viņu vietā un caur mugurai izskrūvēs profilā. Vienīgā vieta, kur viņi būs redzami, tas ir tagad to atver vaļā skapīt, lai nakts tumsā paņemt kādu snikeri. Paldies Dievam, tīrās nost. Es jau domāju, ka es nosmērēju savu jauno izstrādājumu. Kad korpus jau ir gatavs, vēl ir palikuši tikai fasāds un virsma. Viena no priekšrocībām, kas ir taisot fasādes no MDF, ir tā, ka MDFs nestaigā. Līdz ar to viņu var nofinierēt un līmēt visu, tā skaitā pildiņu iekšā. Savukārt, ja tā ir pildiņas no masīva koka, tā nedrīkst. Koks vienmēr ir dzīvs un koks vienmēr staigā. Tas nozīmē, ja pildiņš dabūs mitrumu, viņš vienkārši tavu durvis aplēsīs vai izlieks. Dienu vēlāk, kad līme nožūs, varam afrēzēt maliņas, tieši tāpat kā virsma, tikai šoreiz uz stacionārās. Pēc tam ar palietot klucīt apslīpējam kantus, lai viņas nav baigāsās. Tad paliek tikai izurptēņas, ko, protams, daram ar vienu no mūsu kreiku šabloniem, un varam visu atkal sūtīt uz krāsošanu. Uztaisīsimies ātro endingu šitam video. Kāpēc ātro? Pavisam vienkārši, tāpēc, ka te ir augsts. Kāpēc te ir augsts? Tāpēc, ka mēs šodien nekurinam. Un kāpēc mēs šodien nekurinam? Tāpēc, ka šodien ir daudz, kas jāizdara. Un šitā mēbelīte, viņš tikai sākums vakaram. Gadījumā šitam te fasāds izliekas pavisam vienkārši. Ko teņu durtiņā atzīmē plankai vidu. Tad loģiski, ka to var izdarīt vienkārši atzīmējot, bet visvieglāk, ja tev ir šitāds šablons, tad vienkārši uzliec viņu pēc savas atzīmītes. Un, ja tu negribi pilnā dziļumā, tad vienkārši šito mazo spico galiņu ņem un atzīmē, kur būs tava eņģeļa skrūve. Nu ko, interesants skapīts, ne? Pat ļoti interesants. Es domāju, ka mēs aizbrauks uz mājām, pieliks viņu likumīgajā vietā, un tā kā jūs redzēs, kā viņš izskatās, tur arī mēs video varēs likt punktu. Jā, nu šitā kaut kā. Pavisam vienkārši pie gultas skapīts, tā lai te var saspraust lādētājs un, te var salikt visādas snikers, tā lai pa nakti ko uzkost un, tu saprati. Šitā sērija vispār bija domāta pavisam savādāk. No sākuma viņa bija plānota tāda, ka mēs tikai iekārtos darbnīcu un šitā te mazā būva vispār bija domāta, ka būs aizkadrā. Nu redz, nevienmēr sanāk tā, kā gribētos, ne? Šitai gadījumā pavisam vienkārši es pats esmu vainīgs, es vienkārši no LED veikala aizmirst pasūtīt savas lampas. Vienkārši nogulēju, ka tas principā paliks uz kaut kādām nākamām reizēm. Un pa lielo idejā siltumu un nosūcēju, godīgi sakot, īsti nav skaidrs. Tā vietā jūs dabū sēriju par šito. Un, kā jau tu dzirdēji, visas sērijas garumā mēs testējam šito te viltnieku, uz ko es tagad filmēju. Tas ir mans Samsungs telefons ar gimbal vienkārši. Kāda vēl būs tā sērija, tā kā es viņu norenderēs, es nezinu. Tā kā pa to spriest jums, droši ierakst komentārā. Jebkurā gadījumā, ja vēl neesi paspējis to izdarīt, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Kā arī, protams, ja tevi interesē, kas notiek starplaikos, starp YouTube epizodēm, droši piesaku arī pārējiem maniem sociāliem, TikTokā, Instagramā un Facebook lapā arī reizēm kaut kas parādās. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamreiz.